Pirmais līgums. No visu vietām šeit gan ir diezgan sarežģīti redzēt un precīzi visu noskatīties, tā kā to redz tiesneši. Taču mēs mēģināsim jums sniegt informāciju. Kā jau minēju, Ērikam vēl ļoti patīk gulētas slēpošana. Viņš mīl arī alu. Un Elks autosportā viņam ir uzrādīts Mihails Šumahers. Vēl pāris līguma kombināciju viņš tūlītās brauks mums garām pa taisni. Un tad arī būs pēdējais līgums ieeja ovālā. Tiek pacelts zaļais karoks, tas nozīmē, ka viņš ir bijis precīzi trajektorijā. Un tā Ēriks aizies savā lielajā aplī. Un taisnas galā, starp citu, lielākai daļai sportisti ir stipri pāri 100 km/h. Teic, 150 jau esot pa daudz, tad lidojot ārā, bet 120, 130 ļoti stabili.